Tātad nāku no Madonas, pašlaik dzīvoju Rīgā. Mācījos Madonas pirmajā vidusskolā, paralēli mācījos arī Madonas mūzikas skolā, kur pabeidzu klavieru klasi. Kā gāja tālāk. Sanāca mācīties arī Madonas valsts ģimnāzijā vienu mazu laiciņu, un tad es atkal mācījos pirmajā vidusskolā. Bet tad pa vidum vēl bija tāda lieta kā okarta skatu, tāpēc man nācās iziet un galu galā es pabeidzu Madonas vakara skolu. Tāpēc man tāds diezgan interesants ceļš ir sanācis. Skolas laikā arī mīļākais priekšmets bija tieši mūzika? Nē, skolas laikā mūzika nepatika. Es pat nezinu, pat nemāku teikt kāpēc, bet sajūta man nebija, teiksim tā. Ko es varu par sevi pateikt pilnīgi godīgi un atklāti, es noteikti nebiju paraugs skolnieks un tā, jā, varbūt kā jau puikām tajā vecumā. Patika slinkot, patika labāk kaut kur daudzīties apkārt un mazāk mācīties, teiksim tā. Bet esi beidzis sekmīgi un viss kārtībā? Jā, protams, jā. Pirmajās klasītēs zināju, ka es gribēšu būt mūziķis un es mācījos mūzikas skolā. Arī tur es nebiju nekādā ziņā teicamnieks un pat nelabinieks, tāpēc, ka es gribēju mani, teiksim tā, it kā piespieda mācīties. Mans tētis ir mūzikas skolotājs mūzikas skolā, viņš pasniedz pūšamos instrumentus un tāpēc viņš mani, var teikt, tur ielika, bet jebkurā gadījumā tā pieredze arī man ir tagad palīdzējusi. Bet jā, mani mazāk saistīja tā teorija mācīšanās, vairāk zināja, ka es gribu būt uz skatuves kā dziedātājs. Man dziedāja arī zēnu korī, vēlāk dziedāja jauktajā korī, tas bija, teiksim, tādi skolas gadi. Bet, teiksim, tāda estrādes mūzika, ko sauc par popmūziku, man bija kauns dziedāt citu priekšā ļoti ilgi. Es vienmēr dziedāju tikai mājās, un ja es dzirdēju, ka kaut kur noklauc durvis, es momentā apklausīju, kāds ir no ģimenes ienācis, jo man tiešām bija ļoti liels kauns. Un tad, kā tas viss īsumā aizsākās, kad man bija 15 gadi, Madonas bērnu jauniešu centrs bija tāds. Un mēs tur visi kopā savācāmies, jaunieši uzspēlējām ģitāru, un tad es pirmo reizi, es vienkārši sāku skaļāk dziedāt, un visi tā, Oskar, tev ir laba balss. Tu vajadzētu pamēģināt kaut kādiem konkursiem aizbraukt tā. Un tad es pirmo reizi sajūtu tādu, varētu teikt, atbalstu vai kaut kā noticēju mazliet. Tas bija pirmais solis ceļā uz noticēšanu sev. Un tad es tiešām arī sāku braukt ne ļoti daudz, bet šādos tādos bērnu un jauniešu vokālistu konkursos. Divas reizes pat dabūju, man liekas, Grand Prix, ja nemaldos, bija tāds konkurss New Legend, un vēlāk tad tagad stāsts nonāk pie tā, kā viss aizsākās, tā teiksim, jau nopietnāk. Kad man bija 17 gadi, bija konkurss Aprīļa pilieni, un pēc šī konkursa, jā, tad es žūrijā sēdēju mūziķis Rasela, pēc kura tad es arī pēc šī konkursa ar viņu sakontaktējos un domāju, cik tad es ilgi braukāšu pa konkursiem, vajag rakstīt savas dziesmas. Tagad, atskatoties, es saprotu, ka vajadzēja vēl pabraukāt pa konkursiem. Es vēl īsti nebiju gatavs, bet, teiksim tā, notika tā kā notika, un tam tā bija jānotiek. Un pirmā dziesma, ko es kopā ar viņu ierakstīju un izdevu, principā līdz pat šai dienai viena no manām pazīstamākajām dziesmām. Tā dziesma nosaukuma Neatlaid, ko mēs ierakstījām kopā. Tad Rasels viņš bija mūzikas autors, gan arī aranžētājs, un beigās, kad es sarakstīju dziesmas tekstu, es viņam saku, kāpēc, lai tu nepiedalītos dziesmā? Teiksim, kā jau pieredzējis mūziķis, viņš man, teiksim, savā ziņā varbūt man deva kaut kādu stimulu un pacēlumu. Un tad sākās, principā, tādi pirmie panākumi, un tajā laikā ļoti daudzas lietas likās tādas, es atceros tās sajūtas. Kaut vai tā pati sadarbība ar Raselu, man likās sākumā, wow, man ir dziesma kopā ar Raselu. Es atceros bērnībā sevi, kad es klausījos Device ļoti daudz, un es atceros, ka es pat popielā viņu attēloju, un beigās pienāk laiks, ka tur viņi sadarbojies. Un aizvien vairāk, un tad sāku rakstīt savas dziesmas. Sākumā sāku uzstāties ar Raselu un Sabīnu Berzinu kā backvokālists, viņiem tur kaut ko piedziedāju, vēlāk jau braucu uz koncertiem un uzstājos ar savu repertuāru. Un pamazām tā tas arī notika, un vēlāk, jā, ļoti daudzas lietas. Tas sākums bija tāds, atceros, tās sajūtas ļoti tādas saviļņojošas, jo liela daļa cilvēku, kurus tu līdz tam uzskatīji par alkiem vai teiksim, nezinu kā nosaukt.
Nu, slavenībām gluži nē, jo es uzskatu, ka Latvijā slavenība nav. Tas slavenība, tas ir tāds liels vārds, ko to runā par cilvēku, ko pazīst miljoni manā skatījumā. Bet jebkurā gadījumā uz tiem cilvēkiem, kurus rāda televīzijā, tu skaties ar mazliet ar tādu abrīnu, īpaši tādā jaunākā vecumā, kamēr tu pats tajā nedarbojies. Un vēlāk tev šie visi cilvēki kļūst principā par draugiem. Un tas bija tas pārējais posms bija interesants tās diezgan. Un jā, un tad šīs dziesmas skanēja, toreiz bija tāds latviešu radio. Tas bija ļoti labs tāds tiešām stimuls, jo tur aizgāja diezgan liela rotācija vairākām manām dziesmām. Līdz ar to, es nezinu, vai šī iemesla dēļ vai kāda cita iemesla dēļ, arī citas radiostacijas sāka spēlēt manas dziesmas. Un vienu mirkli pat, jā, bija tāds moments, ka es praktiski nekur gandrīz vai nebiju figurējis televīzijā. Un es aizbraucu uz koncertiem, un tas bija tā, kas ir Oskars Deigils, un tad es sāku dziedāt savas dziesmas, un daudz cilvēku zināja tās dziesmas, un sāka dziedāt, es redzēju, ka dzied līdzi un tā. Un tas bija tāds iesākums, un tad tāds lielākais, tāds pirms televīzijas posmas panākums man bija tas, ka, ja nemaldos, es pat līdz pat šai dienai esmu vienīgais, kurš ir, respektīvi, ir tāda konkursa Muzikālā banka, vai ne? Un tur jaunie mūziķi tā gluži vienkārši nevar tikt iekšā. Un tur bija, es nezinu, vai tagad vēl tāds ir, bet agrāk bija tāds studentu banka. Un caur viņu tur bija konkurss, kur vairāk iesniedza savas dziesmas, tad izlasīja tās, kas iet tā kā tālāk uz tādu fināliņu vai pusfināliņu, nezinu kā sauc, bet un tad žūrija izvēlās vienu dziesmu, kura tad, teiksim, kurai tiks atļauts piedalīties aptaujā un par viņu balsot. Un respektīvi, mana dziesma bija, cik zinu, tad joprojām laikam vienīgā, kas caur šo studentu banku ir tikusi topā, un ne tikai topā, bet arī finālā. Tas bija 2011. gada Muzikālā banka, kad es nokļuvu arī vērtīgāko dziesmu tajā 15. Un tas bija tāds lielākais panākums, pirms es vēl biju kaut kur televīzijā. Līdz ko es uzzināju par otro okartu skatu, man jau bija 18 gadi. Es domāju, kāpēc nē? Es atceros sevi bērnībā skatoties Talantu fabrikas. Un es vienmēr biju domājis, kā būtu dzīvot tādā šovā, kur slēgtās telpās. Un tāpēc varētu pat teikt, ka tas savā ziņā bija tāds mazs bērnības sapnītis. Un man ilgi nebija jādomā, un es vienkārši, es domāju, ko man zaudēt, neko jau es nezaudēšu aizbraucot. Un es aizbraucu, un es atceros, mamma teica, es atbraucu mājās, un tā, kā tu skolu pabeigsi? Ko darīsi? Es saku, pagaidi, nav jau teikt, ka es tikšu. Tā, protams, ka tu tiksi. Tad jau redzēsim, beigās tiku arī, jā. Un visādi jau gāja, teiksim, kā pa kalniem un lejām, bet beigās līdz tam finālam nonāca. Un jebkurā gadījumā es uzskatu, ka, lai arī ļoti liela daļa, es pat nevarētu teikt, ka es nožēloju, bet es būtu gribējis sevi parādīt labāk. Bet es vienmēr esmu teicis tā, ka es īsti negribu neko nožēlot, tāpēc, ka ja es nebūtu gājis kaut kādām konkrētām lietām cauri, es nebūtu tas cilvēks, kas esmu šodien. Līdz ar to tas šovs tiešām mani mainīja gan kā cilvēku, tāpēc, ka dzīvot kopā ar svešiem cilvēkiem, principā kā ģimenei jau no pirmās dienas tikt iemestam. Un ar visām no tām izrietošajām lietām tas maina. Jebkurā gadījumā tu iemācies sadzīvot. Ja man sākumā gribējās, teiksim, rādīt radziņus un spuroties, tad beigās tu iemācies drīzāk kā rast kaut kādus kompromisus un kā sadzīvot ar cilvēkiem. Un loģiski, protams, arī mani mainīja kā skatuves cilvēki. Ja līdz tam arī pirms okartas es izdevu savas dziesmas, viņas jau skanēja radiostacijās, jau kaut kur uzstājos. Ja man likās, ka man jau tad ir kaut kāda pieredze, nonākot tur, pilnīgi citos apstākļos, televīzijā, kad tev ir prožektora gaismas un tu tajā mirklī, kad tu esi skatuves, griežās 100 domas pie tā, ka tu zini, ka tevi skatās 1000 cilvēku un viss. Un tie bija pilnīgi citi apstākļi, kuros nekad nebiju bijis, tāpēc principā es tur jutos kā aiziedams no nulles bez nekādas pieredzes. Bet ļoti labi, ka tā īstenībā notika, un tas jau, kā saka, ir laiks jau diezgan ilgs pagājis, un kopš tā laika daudz kas ir mainījies, esmu audzis vēl vairāk, kā skatuves cilvēks, gan, protams, arī kā personība. Tā kā tas bija tāds foršs un svētīgs laiks. Televīzija ir televīzija, loģiski, ka atpazīstamība uzreiz bija lielāka. Vispār iznākot no šova, bija pirmās 2 nedēļas jūties tādā kā burbulī. Grūti pateikt, bet viss liekas īpatnējs. Un loģiski, ka, ja tu cilvēkiem esi dzīvojis 4 mēnešus televizorā, tad to jūt arī uz ielas ļoti, ļoti izteikti daudzās vietās. Un koncerti, jā, protams, tas tā saucamā 15 minūšu slava, vai ne?
tikko iznākot no šova, visi mūs gribēja, un visi grib tevi redzēt, un koncerti bieži vien bija arī gan mazāki tādi, bet bija tiešām reizes, kad cilvēki ir pārpildīts, vai tas būtu kaut kāds klubs vai vienalga. Un jā, tas, teiksim, bija krasi jūtama tā atšķirība starp to, kā bija, kad es uzstājos pirms šova un kā bija, kad es uzstājos pēc šova. Un attiecīgi tālāk jau ir atkarīgs no tā, ko tu pats dari vai nedari mūzikas jomā, jo ar laiku interesi zūd pēc visiem šādiem televīzijas šoviem. Ja tu par sevi neliec manīt un nedarbojies tālāk mūzikā, tad vai arī tā nav obligāti jābūt mūzikai. Piemēram, mēs varam redzēt, kā Kašers diezgan veiksmīgi darbojas savā lauciņā pasākumu organizēšanā un vadīšanā. Katrs, teiksim tā, izmanto to iegūto pieredzi vai to atpazīstamību savā virzienā, un ja tas izdodas, tad es domāju, ka tas viss ir forši. Es esmu cilvēks, kas, varētu teikt tā, varbūt skarbi izklausīsies, es neciešu iedomību kā tādu, līdz ar to kaut kādā mirklī, kad es jūtu, ka es paceļu degunu augstāk, tad es tā pats sev atgādināju. Oskar, atceries, tu nekas neesi tāds, lai tu varētu uzvesties tā, varētu teiksim tā. Un tā es pats sev, protams, mēģināju visu laiku pieturēt pie zemes, un man tas diezgan, es pat teiktu, man tas diezgan labi arī izdevās, jo tas nenāca, teiksim, tas nenāca tā kā straumēm no manis ārā. Es tā uzskatu, ja kāds cilvēks par mani domā citādāk, ļoti žēl, bet, jā, loģiski, ir dažādas dienas, arī esmu cilvēks, un ja kāds man ir redzējis nepārāk labā garastāvoklī, tad tas ir tīri cilvēcīgi. Un, protams, cilvēki bieži vien daudz ko nodomā, paskaties, kāds viņš ir. Un es negribu atkal, teiksim, likt kaut kādu vainu uz cilvēkiem, bet mums ir tāda tendence, ka, ja redz, ka cilvēks ir pārāk priecīgs, tad ir paskaties, kā izrādās. Ja tu esi pārāk noslēgts, viņš jau nevienu nerunā, paskaties, cik iedomīgs. Ja? Tā kā no abiem galiem bieži vien sanāk vienādi tas skatījums. Bet, jā, es kaut kā centos sev piezemēt, un jā, man tas diezgan, es domāju, ka arī labi sanāca. Man ļoti patīk meditēt. Tā ir tāda viena lieta. Es pat nezinu, vai to īsti sauc par meditāciju. Varbūt, savā ziņā tā ir meditācija, bet es varētu teikt vienkārši atslābināšanās. Tas, ko es daru, ir reizi kaut kādos periodos, tieši tad, kad ir tādi stresa mirkļi vai kad ikdiena ir pārāk skrejoša, tad es vienkārši uzlieku tādu mūziku meditatīvo, kas ir tādas, kā saka, tās nav dziesmas kaut kādas konkrētas, tas ir, teiksim, tu internetā var ļoti daudz atrast, YouTube'ā kaut vai stundu gara meditatīva mūzika, kas ir vienkārši vairāk tāds kā skaņu kopums, varētu teikt tā. Es atslābinos, aizveru acis un tad, tajā mirklī vienkārši atslābinu prātu, aizmirst par visām ikdienas rūpēm un steigām, tāpēc tam ir viegli uzkrāt to enerģiju. Tad man ļoti patīk lasīt grāmatas vispār. Jebkāda veida, tai nav jābūt nekādā veidā saistītā ar kaut ko garīgu. Tā varbūt arī tikpat labi kāds piedzīvojums stāsts vai romāns, vienalga. Detektīvs, dažādi veidi grāmatas man vienkārši patīk lasīt. Un tas ir veids, protams, arī kā teiksim, ne nomierināties, bet jā, teiksim, kaut kādā mirklī aizmirst par ikdienas to steigu. Un man ļoti patīk, tad, kad es esmu savās īstajās mājās Madonā, tad man ļoti patīk pastaigāties. Kāpēc man patīk tieši tur? Tāpēc, ka tur ir vairāk, teiksim, Madona ir mazpilsēta, un tas ir, teiksim, tā varētu teikt, ļoti tuvu laukiem. Salīdzināmā ar Rīgu varētu pat teikt, ka Madona ir lauki, ja, bet te ir pilsētas status loģiski. Tur man ir vienkārši tādas, varētu pat teikt, manas takas. Citiem varbūt būs grūti to saprast, jā, un citreiz uzskata tā, tu esi frīks, tev vietas pats naktī pastaigāties. Jā, tas ir viena tāda, mana tāda bezmazliet tradīcija. Man patīk ļoti naktīs aiziet pastaigāties, jo tur ir mešs, tur ir svaigs gaiss, un tad es tur tādā veidā arī ļoti labi relaksējos. Vienkārši kaut vai izejot, pastaigājoties pa tām vietām, kuras atceros, kā es pastaigājos bērnībā. Un bērnība savā ziņā arī man ir tāda kā sava veida svētnīca. Es tur varu atgriezties gan fiziski tajās vietās, kur esmu bijis, gan tīri morāli un garīgi. Atgriežoties tajās sajūtās un atceroties,
kāds es biju, tad es nonāku pie tā Oskara, kāds ir īstais Oskars, tad, kad es bieži vien aizmirstu par to un, teiksim, sāku izlikties par kaut ko, kas es neesmu. Jā. Tā ir tā vieta, kur man atgriezties, teiksim, arī tādā garīgā plāksnē, kā tā varētu teikt. Jā, nu, tie principā ir tādi galvenie veidi, kā es tādā veidā es arī tā es relaksējos, tā es nomierinos. Es kaut kas jau palīdzu. Un interesantākie atgadījumi, kas ir notikuši? Koncertos? Jā. Jā, prātā ienāca vietas. Tas bija ļoti smieklīgi, jā. Tas bija tieši vasarā, jā, pēc Okartas, kad es braucu uz... Kā nu bija tas nosaukums, negribu Latgalē. Latviski, man liekas, šīs pilsētiņas vai ciematas, pat īsti nezinu, nosaukums ir latviskots, aizmirsu nosaukumu, bet jebkurā gadījumā plašāk pazīstama šī vieta ir kā Rogauka. Tur es biju aizbraucis un tur bija tiešām ļoti interesants atgadījums, respektīvi. Tur bija vairākas grupas uzstājās, tur dažādi šlāgeri mūziķi, kaut kāda kā festivāls vasaras. Man ir jāuzstājas pēdējiem, un es uzkāpju skatuves, un mirklī, kad es tūlīt sākšu dziedāt, elektrība pazuda visai Rogaukai. Tas bija ļoti smieklīgi, tāpēc, ka pazuda vienkārši viss tajā. Es stāvu skatuves un izdzies, nevis labi tur saprast, ko tas tur tumbas uziet gaisā, bet redzi to, ka visam ciematam vienkārši pazūd gaisma visur. Un tas bija tiešām ļoti, ļoti interesanti, bet loģiski, ka es nebija tā, ka es pamāju un aizbraucu prom. Es sāku dziedāt savas dziesmas kopā ar cilvēkiem, kas bija atnākuši meitenes skaļi dziedājumi līdzi. Tad mēs padziedājām a cappella vairākas manas dziesmas. Meitenes negribēja mani laist projām, tad mēs domājam, nu, ko nu tur daudz vairāk, vai ne? Bija viens cilvēks, kas spēlē ģitāru. Tā viss tas tā diezgan ātri saorganizējās un vienkārši vecās labās ziņas uzlaidām kopā ar visiem ģitāras pavadījumā, protams, bez nekādiem mikrofoniem. Diezgan sanāca, teiksim tā, nokliekties, ja? Bet tas bija tāds tiešām interesantākais atgadījums, kas paliks atmiņā. Un visa tā atmosfēra beigās sanāca tāda sirsnīgi jautra, varētu teikt tā. Savā ziņā mīlīgi vai sirsnīgi, kā to nosaukt, ka tā notika. No otras puses gribētos sniegt normālu koncertu, bet nu, mēs tur visi kārtīgi izsmējāmies. Tā kā bija forši. Un pat tāds notikums, ja atgadījums var būt foršs, jā. Kas vēl, nu, grūti tagad pat tā. Grūti iedomāties, viss kaut kas jau ir noticis, viss kaut kas. Un bieži vien atgadījumi, protams, ar meitenēm. Un ir visādi gadījies, ka meitene gandrīz mani norauj no skatuves, teiksim, ja notiek šī saucamā, kā parasti tas ir rokas palaišana, kontakts, ja skatuves malu, un ir visādi bijis, ka gandrīz tiešām pārveļos burtiskā nozīmē pāri, jo nu, ne visi cilvēki uz koncertiem nāk skaidrā, teiksim tā, ja. Tāpēc tas ir dažādi interesanti. Esmu skatuves gandrīz paklupis aiz vadiem un nokritis un visādas tādas lietas. Paldies Dievam, es neesmu līdz šim ielūdis skatuvē, kā esmu dzirdējis no citiem mūziķiem, un tādas lietas nav notikušas. Ceļos negadās, ka teksts aizmirstās? Gadās, jā. Es ap citu salīdzinoši nesen, man liekas, šoruden kaut kad es uzstājos, un es dziedāju savu dziesmu. Es pēkšņi dziesmoju, kur es dziedu jau gadiem. Es vienkārši aizmirstu tā, vai rindiņas nodzied uz nā. Tā arī nodziedāju un turpināju. Atceros tālāk un ir visādi bijis. Protams, sanāks izdomāt uz vietas savus vārdus kaut kādām dziesmām. Jā, protams, tādas lietas notiek. Bet tev liels pluss ir tas, ka tu pats raksti tekstus. No kā tie rodas? Teiksim, cik ilgi katra dziesma top? Nu, protams, katra ir individuāli, kaut kāds vidējais. Jā, nu ir grūti izvilkt vidējo, tāpēc, principā, gari nerunājot, es varu pateikt, tiešām reizēm dziesmas var rasties 15-20 minūšu laikā, ja ir tiešām tāds iedvesmas kaut kāds moments. Un tikpat labi dziesma var vilkties tā, ka tu viņu iesāc, un tu zini, ka tev viņa ir jāpabeidz, un tu viņu velc garumā 3 mēnešus. Tā kā ļoti atkarīgs no situācijas dzīvē. Ja ir kaut kādas tikko bijušas, es pat nezinu, kā to būtu pateikt. Tad, kad man ir pametušas, teiksim, meitenes, ja, tad man sanāk parasti, manuprāt, vislabāk sarakstīt dziesmu, visātrāk. Un jo uz tajām emocijām, kad ir kaut kāds
it kā nelaimīgs iznākums, tad ļoti labi var ielikt sevi iekšā. Tie pašā laikā var smelties arī no pozitīvām emocijām, kad tu esi kaut kādā veidā uzlādējies vai, teiksim, ir dzīvē vienkārši tādi momenti, kad saproti, nedrīkst padoties un viss ir skaisti. Tu skaties apkārt un viss liekas, tu pamani lietas, ko tu līdz tam nepamanīji. Kaut vai to, ka, nezinu, pļavas zied un viss tas. Arī tādos momentos var ļoti uzlādēties un arī tādos iedvesmas mirkļos, tādos ļoti izteiktos iedvesmas mirkļos, tad dziesmas rodās ļoti ātri. Man ir bijis burtiski tā, ka es rakstu un es nepaspēju pierakstīt jau vienu rindiņu, kad man jau nākamās skrien tālāk un jā, pēkšņi vienkārši pasties, tu to esi uzrakstījis. Tā kā, jā, bet iedvesma, jā, rodās no visa, ko piedzīvoju. Tāpat var smelties arī tos, teiksim, īpaši par tekstiem runājot, arī no citu cilvēku pieredzes, no līdz cilvēkiem, no kodiem, no draugu, teiksim, negluži atgadījumiem. Es varētu pat teikt, man ir dziesma Mīlestība nepāriet, kas arī bija mans līdz šim pēdējais izdotais singls, kuros uzrakstīju par godu savai māsai un viņas vīram uz kāzām. Tā kā iedvesmojoties gan no viņa mīlestības, gan no citādiem apstākļiem. Tā dziesma stāsta vispār par mīlestību kopumā kā tādu, plašā nozīmē. Līdz ar to, jā, var ietekmēties arī no apkārtējiem, jo tas arī ietekmē manu dzīvi, tas, ko es redzu, vai ne? Un viss jau izriet no mums pašiem. Tas, kā mēs kaut ko redzam, jo tas, kas ir mums apkārt, ir mūsu pašu spogulis, varētu teikt tā. Tāpēc iedvesmu varam noķert da jebkur. Bet kopumā, jā, nākotnes plāni tad saistās ar albumu rakstīšanu, ar jaunām dziesmām, loģiski, protams, pēc šī singla un cerams videoklipa iznāks, protams, jaunas dziesmas, pilnīgi loģiski. Noteikti koncertēt, es domāju, aktīvāk kādā pavasarī un vasarā. Tagad ir mazliet citas lietas, kas jāsakārto, tāpēc tā koncerta darbība pašlaik man nav tik aktīva, bet jā, ir plāns, teiksim, un mazliet es vēlos, ir plāns to darīt citādāk nekā biju radis iepriekš. Līdz šim es vairāk vai mazāk uzstājos viens, vai arī, ja tie bija koncerti akustiski, tad parasti man bija kāds klavieru pavadījums. Bet principā es uzstājos vienkārši uz, kā mūsu valodā runājot, uz mīnusu. Ja cilvēki nezina, par ko ir runa, tad tas ir vienkārši pavadījums, kas ir ierakstīts diskā. Bet tagad es strādāju pie tā, lai man būtu arī dzīves pavadījums, respektīvi dzīvā grupa, un gribās to visu tādu. Tieši tā, kā jau es teicu, jā, laikam atkārtojies. Dzīvāk gribās visu, gribas organiskāk, un ka tu sajūti to enerģiju starp mūziķiem, ka viņi ir tevi uz skatuves, un tomēr, var teikt, ko gribi, kompis ir kompis, un dzīvējs ir dzīvējs. Tāpēc tas ir tas, uz ko es tiešām ļoti tiecos uz dzīvo grupu, un pagaidām mēs pie tā strādājam, lai repertuārs, teiksim, izveidotos gatavs, lai varētu pēc tam arī uzstāties. Tā kā tie ir tādi tuvākie plāni saistībā ar mūzikas karjeru. Vai tev ir kaut kas tāds, ko tu vēlētos pateikt saviem faniem un vispār cilvēkiem Latvijā? Grūti spriest, daudz ko jau gribētos pateikt. Kas varētu būt galvenais, varbūt, mīlēt sevi un mīlēt citus. Galvenais visam pieiet ar mīlestību. Un tas nav jāuztver tādā salkanā izpratnē. Mīlestība ir, cilvēki bieži vien varbūt sasaist ar kaut ko tādu vāju un vieglu. Mīlestība ir stipra lieta, mīlestība ir spēks, milzīgs spēks. Un tas nozīmē bieži vien arī kaut kādā veidā upurēšanos un vai teiksim, piekāpšanos. Un jo vairāk mēs citu mēģināsim izprast un, teiksim, sniegt palīdzīgu roku vai saprast kaut kādā mirklī, kad pat tad, ja otram nav taisnība, tas tikai vēlāk ilgtermiņā pierādīsies, ka, neiecietība, respektīvi, man ir grūti nobeigt savu domu, bet neiecietība jebkurā gadījumā nepie kā labi nenoved, tāpēc es vienkārši saku, dzīvojot mīlestībā, varētu teikt tā, iekš mīlestības un lai mīlestība no jums arī staro. To es novēlu gan saviem faniem, gan visiem pārējiem.